Čau, šeit būs neliels video par to, kā ievietot jaunu vai pirmo listingu. Tātad, principā šitādu skatu varot veikalu tā kā jūs neredzēsiet, bet būs vienkārši Etsy sadaļa, Stock Your Shop, kaut kas tāds, un tur viņš reģistrējoties prasīs vienkārši ievadīt pirmo listingu. Tad tā pirmā listinga ievadīšana būs kaut kas tāds. Tad, kad es aizēju uz to add listing, viņš man ieved šitādā skatā. Tā ir Etsy tā kā jaunais updates, viņi nomainījuši to skatu. Es vēl aizvien neesmu padavies tam spiedienam, un es to jauno skatu nevaru izturēt. Un es neesmu iedziļinājies, un es viņu kanceloju visu laiku. Tad jums kaut kur arī jaunajiem vajadzētu būt tādai vietiņai, switch to old version, un jūs varēsiet redzēt to pašu, ko redzu es. Protams, kaut kādā brīdī es salūzīšu un taisīšu pēc jaunās metodas, bet tagad vēl ejam pa veco metodu. Tātad, pirmais listings. Pirmais listings mums ir jāatcerās tas, ka mēs taisam listingus pa iPhone'iem un pa pikseļiem. Tātad vienam dizainam būs divi dažādi listingi. Tad vienam dizainam divi listingi. Tad pirmais, ko es daru, es eju uz savu mapīti, kur man ir, tā nomutēju telefonu. Tātad eju uz mapīti, kur man ir, kur esmu saglabājis tos savus darbiņus. Tātad es arī ieteiktu šādi te darboties. Tātad uz C diska ir mape YPH, un mape YPH man ir My Designs, visi produkti, kurus es tirgoju, un phone case. Un tajos phone case'os ir tāda mapītes ar visiem tiem dizainiem, ko esmu sataisījis. Pēdējais, ko es sataisīju, viņam vajadzētu būt šeit. Jā, kur viņš arī ir. Un tātad, ko es daru? Es vienkārši atlasu tās bildītes, kuras man vajag. Es izmantoju piecinieku, visus tos individuālās bildītes. Tad es lieku klāt Samsung piecinieku un Pixeļu piecinieku. Visu smuki vienkārši saķeksēto velku uz add foto un tur arī dropoju virsū. Viņš tātad rekur sāk lādēties iekšā. Tad, kad bildītes ir ielādējušās, es pārskatu, vai tas izkārtojums nav izmainījies. Tad rekur ir tās pumpiņas, te ir pirmais, otrais, trešais, ceturtais un piektais. Viss ir kārtībā. Lūk, šādi te var atstāt, tas ir tas, ko mums vajag. Pāri paliek divas brīvas vietiņas, bet tas nekas, to mēs izmantot nevaram. Tad ir sadaļa video. Video, ir divi varianti, kā taisīt video. Vai braukt uz YPH un filmēt video reāli, kā tiek printēts, kaut ko pievienot un likt katram jaunajam listingam klāt. Otra lieta ir taisīt vaļā Canvu un uztaisīt tādu mazo slideshowiņu un arī likt iekšā katram sludinājumam. It kā Etsy saka, ka tas ir ļoti labi, bet, ja labs produkts, tad es tam baigo jēgu arī neredzu. Ejam tālāk pie listing detailiem, tad ir titles. Titlu mēs skatāmies no Wordiņa, ko es atsūtīšu. Rekur tā tad ir pirmajā lapā ir modeļu saraksts viens, tad otrajā lapā rekur ir title tāda sadaļa. Tad vienkārši kopējam šito te titlu. Es nokopēju, vienkārši ielieku šeit iekšā. Tad rekur te var redzēt ir key 1 un key 2. Tie mums ir jāpārmaina uz mainīgo keyword. Pirms mēs esam likuši vispār to sludinājumu, mēs jau esam atraduši keywordus. Pirms mēs vispār taisījām to dizainu, mēs esam atraduši keywordus. Kādi tā kā ir tie ejošie, kādi būs tie keywordi mūsu sludinājumam. Un tad es arī tur lieku iekšā tos savus keywordus. Un tad tas viens key, tas key 1, viņš var būt gan 2 keywordi, viņš var būt gan 3, varbūt arī 4, varbūt tik garu nevajag, bet es teiktu pieturamies pie 2, 3 vārdiem. Un tad labojam arī key 2.
piemēram, man ir šādi te keywordi atlasīti, un tad tāds arī man tas listings tā kā būs. Šitā daļa nemainās, bet redz, ka esmu daudz keywordus sarakstījis, un man ir -14 rakstuzīmes jādabūna. Nu, tad es teiktu, ko ņemt ārā vecākie modeļi. Vecākais modelis ir XR, vecākais modelis ir, nu, teiksim, viņš nav vecākais, bet viņš ir diezgan tāds neejošs, A34, un varam izdarīt tā, ka noņemam Pro no sešnieka, lai neatkārtojās. Un pastīsimies, pārskriesim vēl cauri, ko vēl varētu izņemt. Es pat laikam atstāšu vienkārši Sage un pielikšu atkal tur 6A, piemēram. Jā, tas būs labi, un tad es pielikšu vēl X un komatiņu. Nu tā, vajag vienkārši paspēlēties, saprast, kā var izpildīt maksimāli daudz, visu sarakstīt un tādā garā. Tad par listingu. Šeit mēs liekam I did, finished product un made to order. Nu, lūk. Kategorijā mēs rakstam phone case un ņemam to pašu pirmo, kas izlec ārā. Tā, ok, nu jā, viņš tad atlas uzreiz electronics accessories, cases, phone cases, bags and purses, nu ok, lai tā būtu. Materiāli. Vajadzētu it kā būt tā, ka mēs viņus paši varam sarakstīt, bet tas ir arī kaut kas jauns parādījies. Kaut kas rādās. Pastīsimies, vai viņš liek viņus pie variācijām. Nē. Viņš arī šeit viņus neliek. Nu labi, pastamies tad, ko mēs varam tur pielikt. White gold. Rubber varam pielikt. Nu, tas arī izstāsta, ka varētu būt viss. Pie primary color tur mēs liekam to, kas mums visvairāk kādas krāsas atbilst. Nu, manā gadījumā tā ir zaļa un rozā, kaut kas tāds. Nu, tad es arī lieku primary color green, un secondary color es likšu pink. Šos te bumbuļus var atstāt tukšus, nu, var arī ielikt, ka tas nav glitteris un ka tas nav liquids. Pārējos tur var atstāt. Tas nenozīmēs, ka jā, viņam ir, bet galvenais mēs esam parādījuši, ka tas nav liquids un tas nav glitteris. Patterns ar patternu ir tā, ka es teiktu, liekam patternu tikai tad, ja ir kaut kas ļoti, ļoti stipri tā kā atbilst. Nu, animal print, tas būtu kaut kāds tur zebras raksts vai tur žirafas raksts vai, nu, tur tas cow print vai kaut kas tāds. Nu, man neatbilst tā kā precīzi, tāpēc es neko nelikšu tur. Fabric type. Mums nav fabric, tāpēc mēs neliekam. Jā, nu mums arī tas tā kā nav, tāpēc mēs to neliekam. Tālāk ejam occasion un celebrationus, tos atstājam tukšus. Tēma arī skatāmies, vai mums ļoti precīzi kaut kas atbilst. Nu, it kā es varētu likt pa flowers, bet tas tā. Skatāmies, varbūt vēl kaut kāds tur minimalistika vai kaut kas tāds. Skatāmies. Nu, varbūt vienīgais kaut kādu abstrakto varētu. Nu, flowers, nu ieliksim pie flowers. Tad par description. Ar description ir tā, ka šeit titlā, šeit Wordā ir tāds neliels tā kā paraudziņš. Mēs varam ņemt to, kas šeit ir ierakstīts, vai kur viņš tā kā ir saglabāts, līdz šejienei. Un jā, to mēs varam likt iekšā. Vienīgais, ka šis wordiņš tiek dots vairākiem cilvēkiem, tāpēc es ieteiktu viņu pamainīt un uztaisīt kaut kādā savā stilā, tādu foršāku. Jo, nu kā, galvenais ir kas? Galvenais ir paturēt to primāro informāciju. Primārā informācija ir shippings, šitie te. Kaut ko par materiāliem var pieķeksēt, un kādi case ir available vispār. Nu, tas tā arī ir. Kas vēl ir pats svarīgākais? Pats svarīgākais ir šeit, pašā sākumā. Pirmie 120 karakteri no description kā tāda
viņos būtu jābūt ievietotiem iekšā šiem te mainīgiem keywordiem. Tie ir gan keywordi no titla, gan tie var būt arī keywordi, nu, kaut kas jauns. Un tad, lai nav tā, ka visi skraida apkārt ar vienādiem descriptioniem, rekur te, piemēram, ir, nu, piemēram, rekur ir tā mainīgā daļa, un rekur es atvēru tādu quillbot.com. Ļoti laba mājaslapa, kur ir vairākas funkcijas. Pārfrāzētājs, interpunkcijas, nu, tas pārlasītājs. Nu, tā var arī mainīt, skatīties, vai ir plaģiātisms vai nē, rakstīšanas palīgs un bla, bla, bla. Bet, nu, pieturamies pie pārfrāzētāja. Un tad es ielieku to savu to tekstu, uzspiežu pārfrāzēt, un viņš tā tad kaut ko tur padomā, pamēģina pamainīt. Nu, tā palasam, vai nesanāk nesakars. Selecting, jā, key one phone cover. Nu, mums jāatstāj šeit ir case with key 2 design, ok. You are selecting high quality key 3 iPhone, nu, teiksim, uzliksim uz cover. With lovely print and fantastic ability to protect your phone. Nu, ļoti labi, jā. Principā viss pateiks tas pats, tikai bišķi citādākā veidā, un tā vajadzētu, nu, tik galā arī ar, piemēram, šito daļu, nu, kaut ko pamainīt. Bet galvenais, lai tā primārā informācija paliek tāda pati. Šis te nemainīsies. Šitais ir tā, kā tas ir. Ok, nu tad es ielieku keywordus. Keywordus es lieku no šejienes. Minimalist sage, pieņemsim green. Phone case with key 2. Tur cute doodle. Nu, un tad key 3 arī ieliksim kaut kādu. Nezinu, tur mint, pieņemsim. Nu, lai ir. Tas nav mans atlasītais keywords, man vienkārši tagad iešāvās prātā, bet tā darīt nedrīkst. Visi keywordi ir jāpārbauda, lai viņi būtu tā kā, nu, lai mēs būtu pārliecināti, ka viņi strādājoši. Un to, protams, darām appā caur YPH appu keyword analyze. Ok, production partnerus es neko nenorādu. Section ir, var rakstīt section title, piemēram, tur phone cases. Var tātad sectionus dalīt pa produktiem vai arī pa dizainiem. Nu, pieņemsim, tur, nezinu, minimalistika vai kaut kas tāds. Ko tas mainīs? Tas vienkārši jūsu veikalā, kad cilvēks ieies, viņš redzēs sadalījumu, kas ir tur pa caseiem, kas ir tur pa ko. Varēs tā kā, nu, pārsvičoties vai skatīties tur, nezinu, tur iPhone case vai tur Pixel case un tādā garā. Bet es teiktu, vispār no tā nav nekāda jēga, tāpēc, ka cilvēki jūsu veikalā fiziski neieies. Viņi ies Etsy searchā, rakstīs, ko viņi grib un atradīs, kas viņiem patīk un veiks vai neveiks pirkumu. Tāda ieiešana jūsu veikalā tieši un šķirstīšanās pa jūsu listingiem ir ļoti, ļoti rēta parādība. Tāpēc uz to nefokusēties vispār. Tātad par tagiem. Tagi arī ir šajā te Wordiņā. Worda, man liekas, ka paskatāmies, jā, kur ir tagi. Tātad es arī viņus vienkārši kopēju, lieku visus iekšā, un tur ir jāizdara tā, ka tur ir jāizskrien cauri, vienkārši jādala ar komatiem. iPhone 15 Pro case, es parasti Pro lieku kā kopā. 12 Pro Max ir parastais, tad iPhone 14 case, tad atkal 13 case, S23 case, Samsung S21 case, komatiņš. Un ko tie komati dara? Vienkārši tā, ka mēs uzspiedīsim add, nu es tagad pamēģināšu. Uzspiežu add, un viņš tā kā jau samet viņus iekšā. Nu, kas man te palicis? Pixel 8 case, 7A, 7 Pro case, un 6. Un tad man paliek tas key 1, key 2, kas ielec tikko iekšā. Jeb keywordiem ir 2 vietas. Un tad atkal vai nu mēs liekam tos pašus, kas ir titlā. Nu, šādā veidā, bet redz, viņam ir 20 rakstuzīmes. Es nevaru ielikt. Nu, tad man jāliek kaut kas cits. Pastīsimies, vai Q-Doodle arī neiet. Sage phone case. Nu, Sage phone case iegāja. Mums ir vēl viena vieta.
Doodle phone case arī ieiet. Tas, ka ir 2 tagi, tas nav tā kā arī akmenī iekalts. Es nevaru paredzēt, un neviens nav tāds cilvēks, kas zina, kā precīzi strādā ECI algoritms. Varbūt ir vajag vairāk telefonu modeļus, un jums listings noindeksēsies uz modeļiem. Varbūt vajag vairāk tagus, un jums tā kā noindeksēsies uz tagiem. To es nezinu. Varat pamēģināt patestēt, tur 2 tagi, un visi pārējie ir modeļi, vai tur modeļi ir 10 un, piemēram, 3 tagi. To var pamēģināt. Ko ņemt ārā? Skatāmies kaut ko, kas ir vecāks, kas ir tāds mazāk populārs. Es teiktu, S21FE, viņš it kā ir labs, jo viņš ietver 2 modeļus. A54 varētu būt tāds, ko varētu vēl ņemt ārā. Noteikti neņemat ārā pikseļus, tie ir ļoti, ļoti populāri. Un iPhones pēdējos arī nevajadzētu ņemt ārā. Tos pēdējos 4, kas ir. Tā kā, jā, A54 laikam varētu paņemt un piemest vēl vienu tagu. Par materiāliem var ierakstīt TPU gel. Rubber mums jau bija tur. Vēl varam likt kaut UV print. Kā vairāk tehnoloģiju. Un kaut kāds silikonu arī tur varam piemest klāt. Kaut kas tāds. Tad vēl viens tāds stiķis riķis, ko varam uztaisīt. Nezinu, cik tas ir pareizi, cik tas ir nepareizi. Pamēģināt ierakstīt pilnu garo tagu Minimalist Sage phone case. Pamēģināt ielikt pie materiāliem. Varbūt viņš tā kā, varbūt viņš kaut kā noindeksējās papildus. Jo šitam te materiāliem viņiem nav tas 20 rakstuzīmju ierobežojums. To var pamēģināt. Es nezinu, cik tas ir pareizi, vai tas algoritmā palīdz vai nepalīdz. Bet, jā, to var pamēģināt. Tad cena. Es teiktu, liekam kaut ko starp 18,99 un starp 19,99. Šī brīdī, protams, kad jūs taisat to pirmo listingu, varat man droši rakstīt un pajautāt, kāpēc tāda cena, kas ir kas. Bet te sanāk nedaudz tā kā uzticēties. Vienkārši es garantēju jums par seilu to, ka būs tie 4 līdz 6 eiro pēc pārdošanas par vienu. Šitais price ir normāls, nav nekas abnormāls virs tās tirgus vērtības. Visur visas cenas ceļās. Šireiz būtu ok, tā kā var likt starp 19 un 20 eiro, kā tagad ir. Ok. Runājam tālāk par kvantitību. Širo domestic un global, to mēs atstājam izslēgt. To nevajag. Par kvantitību. Ar kvantitību ir tā, ka tur ir 2 veidi. Vai mēs liekam tur kaut kādu, nezinu, tur 199 vai tur 99, kaut kādu super uber lielo ciparu, un tad vienkārši aizmirstam par to listingu. Vai arī otrs variants ir ielikt, piemēram, 5 vai 4, un tad ECIs raksta tādu indikāciju, hurry up, only, tur pieņemsim šī gadījumā, 4 left, tā kā hurry up. Tā kā viņš liek tādu zīmīti. Bet es tur esmu dabūjis, esmu dzirdējis dažādas feedbackus. Viens cilvēks saka, ka tas ir izstāsts kā nabadzīgi, ka tikai tik maz palicis un tas nav varbūt profesionāli. Bet varbūt otrs saka, jā, varbūt tas ir kairinājums kaut kādām smadzenēm tur cilvēkam un varbūt tas nostrādā. Tur arī tā arī ir tāda pelēkā zona, ko var patestēt katrs pats. Ok. Tā es lieku par kvantitīviem. SKU es iesaku nerakstīt tur kaut kādu tur green case vai tur green, tur zaļie dizaini vai kas. Mapītei ir smuks kodiņš V129. Un tad, kad jums būs orders, tas V129, manā gadījumā, jums tur varbūt tas ir A1 vai tur A2, viņš parādīsies orderī un nebūs nekas jādomā, kur man kas stāvē, vienkārši V129, skatos phone cases, tā V129, kur man ir. Tur man ir drukas fails, ko es sūtīšu uz apdruku, ja man būs pasūtījums. Tāpēc ir tas SKU. Ok. Variācijām šobrīd pārējām garām. Tur mēs atgriezīsimies pēc sekundes.
Un tad ir delivery. Delivery jums nerādīsies šitā, jums viņš rādīsies vienkārši pašā apakšā tāda, viena iedaļa, kā deliveries. Es ieiešu viņā iekšā, jūs viņu redzēsiet principā šitā. Tātad profile name jums arī nerādīsies, jums tas profile name būs jāiestat tajā delivery profilā, tad, kad jūs viņu uzrakstīsiet. Tātad, kas jādara? Jums noteikti šeit rādīsies Country of Origin Latvija, tā arī atstājam, uzliekam savu pasta indeksu un uzliekam Processing Time 1 day. Tā kā man ir tas veikals uz United Kingdom, man ir obligāti jāizmanto Royal Mail, bet jums tā nebūs, tāpēc, ka jūsu veikals būs uzlikts sākumā uz Latviju. Ko jūs tātad darat? Jūs spiežat, te jums rādīsies Standard Delivery, jums rādīsies pirmā lokācija būs Latvija. Latvijā jūs varat ielikt tādus settingus. Te būs tāds lodziņš izvēlēties to delivery service, un jūs atrodat pašā apakšā jābūt other, jeb cits. Spiežam to other, es to tagad nevaru izdarīt, un liekam, tur Latvijai 2 līdz 3 dienas free delivery. Principā kā šeit, tikai, te ir Latvija. Un tad nākamā elīte jums būs everywhere else. Everywhere else atkal dara tā. Spiežat uz to dropdowniņu, meklējat other, uzspiežat other, un everywhere else savukārt ieliekam 14 dienas un līdz 30 dienām to time frame. Pie what you'll charge liekam fixed price, jo, ja rādās free delivery, tad viņš ir free delivery, bet ja uzliek fixed price, tā viņš iedod uzreiz arī tā kā cenas laukumiņus. Pie fixed price liekam iekšā pie everywhere else. Es liktu 5, tur teiksim 59, un additional items uzliktu 0,99. Tā tad tas būtu everywhere else. Tad jums būs lokācija European Union. Tur atkal. Un kāda būtu lokācija klāt tām divām? Spiežat add another location, un rekur tad viņš add location, izvēlamies tur European Union. Man jau viņa ir, tāpēc es nevaru paņemt. Lūk, šeit viņa ir. Izmetīsim viņu ārā. European Union, tad atkal dropdowniņš, ņemam other, jeb cits, spiežam laiku 5 līdz 8 business days. Liekam fixed price un liekam, es teiktu, €1,99 pilnīgi pietiks. Un additional item 0,99. Tas ir jūsu gadījumā. United States, atkal spiežam add another location, choose location, United States, tad liekam dropdowniņā other, liekam 5 līdz 10 dienas. Fixed price, un tur var būt tāpat kā šeit, 5,19, 0,99. Tad ejam uz, liekam lokāciju un spiežam Germany. Tad atkal būs dropdowniņš, other, ieliekam 3 līdz 5 business days un free delivery. Un tad visbeidzot ieliekam add location, choose location, United Kingdom, dropdowniņš, other, 3 līdz 5 business days, free delivery. Identiski tāds pats kā uz Vāciju. Lūk. Un tad jums ir tās visas primārās lokācijas. Ja paceļās jautājums, kāpēc ir atšķirīgi, kāpēc man ir citādāk, kāpēc jums ir citādāk jāliek, tāpēc, ka man ir izdalītas Eiropas valsts atsevišķi, bet es tur vienkārši mēģināju kaut ko pākstīties, bet tas nav vērts to darīt. Nekāda atšķirība baigos neredzēju. Ok, un jūs tad vienkārši saglabāsiet to informāciju, un uz leju būs tāda podziņa Save as a Delivery Profile. Uzspiedīsiet uz tās, un pa vidu būs jānosauc tas delivery profila nosaukums. Tur var rakstīt, es esmu uzrakstījis shipping profile done. Jūs varat kaut ko tādu shipping profile vai shipping, ko tādu pašu uzrakstīt. Ok, returns and exchanges. Tur pieliekam apply
to simple policy, ko viņš tur piedāvā. Apply simple policy. Tāda marketinga daļa jums nebūs, un šitāda translations daļa jums nebūs. Un tad visbeidzot par tām variācijām, kam es paskrēju garām. Add variations spiežam. Pie add variation šī dropdowniņa izvēlamies device, pie otrā izvēlamies style. Pie device spiežam add device options, create new option pašā apakšā. Tad, kur ir tā vietiņa, kur rakstīt to nosaukumu. Un tad daram tā, ka uztaisam šito te mazu, piemēram, vienā pusē, un otrā pusē ekrānam paņemam savu to vordiņu. Un kur tā tad ir visi tie lielumi, kas ir jāieliek iekšā. Viņus nevar iekopēt visus uzreiz, tāpēc jums ir ar roku jānokopē, jāiepeisto, jāspiež add. Atkal jānokopē. Viņš kaut kā dažreiz atlasa tur pa daudz. Kopēja, peistoju, add. Atkārtoju, bet pasaku uzreiz, to jādara tikai vienu reizi. Tas nebūs jādara katram listingam. Vienu reizi ievadam to sludinājumu, to variācijas, un tad jau tas būs visu laiku, viņš saglabāsies. Tad ņemam nākošo. iPhone 15 plus. Copy, paste, add. iPhone 15 Pro Max. Copy, paste, add. Un tāpat līdz tādā garā, līdz apakšai. Es to tagad nedarīšu, jo cerāk, tas video būs ļoti garš. Viņš jau tā ir garš. Es parādīšu, kā tālāk. Tātad esam lēnām izklikšķinājušies līdz šitam te pēdējiem modulītim. Visi modulīši ir ievietot. Varam aiziet atpakaļ fullscreenā. Un tad mums jāparūpējās par otru variāciju, kas ir style. Style variācija ir šausmīgi vienkārši. Vienkārši uzspiežam name the option, ierakstam vieninieciņu, spiežam add. Divnieciņš, add. Tad 3, add, 4, add, 5, add. Mums vajag 5 šādas te dažādas ailītes ar cipariņiem vienkārši. Tad spiežam save and continue. Un lūk, mūsu variācijas te parādās. Tātad ir pirmā variācija, kas ir modeļiem, jeb deviceiem un stylam. Un tad ir jāizdara vēl viena pēdējā lietiņa, link photos, jāuzspiež, izvēlamies šeit variation type, ķeksējam style, un pie pirmā pieliekam pirmo, pie otrā pieliekam otro, pie trešā liekam trešo, pie ceturtā liekam ceturto, pie piektā liekam piekto, un spiežam save. Un ko tas izdarīs? Tas izdarīs to, ka kur viņas parādās tās bildītes, un kad cilvēks skatīsies tās bildes, ka viņš izvēlēsies, kuru viņš grib pirkt, viņš uzreiz redzēs, pirmā variācija tas ir šitais, un viņš tā kā ieķeksē modeli, viņš ieķeksē gribu pirmo, un jums uz sludinājumu jau atnāks viss tā informācija, un būs ļoti viegli nodot orderi. Un tas arī viss. Un tātad mēs tagad esam pārklājuši visas šīs daļas, kā uztaisīt sludinājumu. Atgādinu, keywordiem strādājam ar appu, yourprinthouse.eu. Šī lapa iet tikai tad, ja ir atvērta primārā orderu lapa. Te viņš kaut ko tur tā kā noraustās. Tātad šī lapa ies tikai tad, ja būs attaisīta šitā lapa. Spiežam uz Keyword Analyzer, Etsy, ok. Varam pastīties, kas tur sanāk. No tiem, ko es ierakstīju. Man jau it kā ir priekšstats, kam tur jābūt. Bet tātad pirms mēs vispār izdomājam dizainu, taisam keyword analīzi. Meklējam keywordus un tad analizējam, skatāmies, vai viņi vispār ir jēdzīgi vai nē. Pastamies, uzklikšķinam uz to Etsy score, viņš tā kā noranko viņus. Rekur te izkrīt kaut kāds vispār jauns, kaut kas aromaterapija. Es diez vai varu piedāvāt aromaterapiju ar saviem fonkeisiem. Bet Sacred Herb var būt kaut kāds tur sanais augs, svētais augs, kaut kāds tur herbālisms un
Nu, bla, bla, bla. Bet tur vajag pafiltrēt. Tā kā, nevajag rakstīt spiritual practice tikai tāpēc, ka būtu labs. Tas nav savienojams ar mūsu keyword. Tāpēc kā aromaterapija. Viņš nav savienojams. Protams, var pamēģināt, jūs dabūsiet skatījumus, bet jūs nedabūsiet pirkumus, jo cilvēki meklē kaut ko tam. Viņiem jūs izleksiet priekšā, bet viņš jau nepirks, jo viņš jau nav pēc fona, ka es gāju tajā brīdī. Jāskatās uz to, ka lai ir mazāks competitions un vairāk view, tad arī tas cipariņš paliek zaļāks. Nav teikts, ka, piemēram, tur, piemēram, tas Sage ir 146 Etsy view 1000, bet ir arī tur 1500 competitions. Tas nozīmē, ka 1200 reizes tas keywords kaut kur Etsy jau parādās. Tas nav labs keywords. Neteiksim, nav labs, bet nav izcils. Un tad var pamainīt, tur rakstīt kaut ko citu, paskatīties, kas notiek. Lūk, tas bija tāds ātrais atgādinājums. Tad, kad viss ir pabeigts, tad spiežam publish. Viņš kaut ko grib. Kaut ko viņš grib. Delivery. Man ir jāieķeksē šitais te. Jums tas jau tur būs. Un tad rekur publish, un viņš raksta tā 20 centi par listingu. 20 centi ir Etsy maksa, ko maksā ievietot pirmo listingu. Tad, kad jums būs sales, viņš no tā sale nomaksās tos 20 centus, un viss vairāk par to nebūs jādomā. Ok, un tas bija tas pirmais listings. To pašu jāizdara ar pikseļu sludinājumu. Tad vienkārši spiežam add listing, liekam klāt bildes, bet mēs jau liekam klāt bildes ar pikseļiem. Ar tātad ar norenderētajiem pikselīšiem. Tātad viss frontālās, piecinieks, iPhone piecinieks un Samsung piecinieks. Un tos iPhones neliekam. Šis tātad būs pikseļu sludinājums. Tā, pagam, nevaru ielikt. Tā, kaut kas viņam tur nepatikā. Tā, Bet, es nezinu, laikam, ka baigi vērts to darīt tagad arī nav. Galvenais, ka es pastāstu to ideju. Tātad, lai jums ir vienā tēmā 2 listingi. Viņš kaut ko tur gļuko. Ok, bet pieņemsim. Tātad, tad ieliekam pikseli, liekam titlu, liekam descriptionu, tur nekas nemainās, liekam tagus un liekam variācijas, bet variācijās gan atceramies, ka ievadam to pirmo reizi, ievadam pikseļu variācijas, kur sākās viss ar pikseļiem. Tas ir ļoti svarīgi. Un tā arī ir tā vienīgā atšķirība. Ja tur ir kaut kādi jautājumi, kā uztaisīt pikseļu sludinājumu, tad droši var rakstīt man WhatsAppā un es pastāstīšu. Es teicu, ka visa informācija saglabājās un nākamreiz tas nav jādara. Tieši tā arī ir. Tad, kad jūs liksiet savu trešo listingu, piemēram, jūs esat ielikuši iPhone, jūs gribat ielikt nākošo iPhone. Spiežam Manage this listing un rekur ir kopija. Redziet? Spiežam uz tās kopijas un tad mums vienkārši, kas mums jāizdara, mums ir jānomaina bildītes, mums ir jānomaina titles, ne titles, bet tie mainīgie keywordi. Un mums jānomaina mainīgie keywordi šeit. Mums jānomaina tēma, ja viņi mainās. Keywordi šeit, tie mainīgie. Arī materiālos tie mainīgie keywordi jānomaina. Jānomaina mapīte. Un rekur variācijas paliek tādas pašas. Variācijas paliek tādas pašas, ir tikai jāpielinko jaunās bildes. Jo jauns sludinājums, jaunas bildes, protams. Tātad sākam ar to, ka vienkārši ņemam ārā iepriekšējās, jo rekur, te ir indikācija, ka tā ir kopija. Tad mēs droši varam ņemt ārā. Tas ir, mēs esam nokopējuši to iepriekšējo listingu. Es ceru, ka viss ir saprotams, ka nav pārāk sarežģīti, jo es diezgan ātri skrienu visam cauri. Tad liekam jauno sludinājumu un atceramies, ja tas ir iPhone, variācija lists, tad liekam iPhone uz bildēs. Ja tas ir pikseļu variācija lists, tad liekam pikseļu variācijas. Un Wordiņā, kur palika Wordiņš, laikam aizvēru, Wordiņā ir uzrakstīts
iPhone variācijas un Pixel variācijas. Nu, tas ir tas, kā uztaisīt jaunos listingus, kā ievadīt visu. Domāju, ka šī informācija tikai jaunajiem noderīga. Jā. Tas arī principā viss. Līdz nākošajai reizei.